Zeme, mēnesis, sākam atskaitīt. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, starts! Pamatdoma ir tāda, ka nogādāt Latvijas karogu uz mēnesi. Ja. Mēs paņemam kā soundtrack Zodiaku, kas kā Latvijas nacionalistiski, un viņš ir tagad. Jā, varbūt uzliec. Tos gabals, tu vari uzlikt? Cits sajūtas, tāda mājīgāka sajūta, kad tepat uz vietas, daudz atbalstītāju, daudz draugu. Jā, savu veidu tāds pienākums. Labi nostartēt, labi iespaidu atstāt. Šis ir Jackie Chan paraksts. Jackie Chan mēs kopā gājām uz Jelgavas pizzeriju, ēdām pizzu kopā. Dearest Guntis, love Jackie Chan. 12. gada 1. maijs. Oh! Skat! Hei! Oho! Hei! Uz kurieni mēs dosimies? Uz mēnesi dosimies. Pilnu mēnesi, kas ir ārā. Tas arī tas pacēlājs, kas pacēlas augšā jūs, viņš tā kā uz to centu tur arī tā paklanīt, bet, protams, var arī tiem pārējiem, bet tā kā uz vienu. Bet tu pacēlāji liekam šitajā pusē un karogu tenkas priekšā. Pacēlāji vispār vajag no saniem kaut kā. Nē, viņš tā kā reiz kā actions, jūs paceļieties, uzbrauciet augšā, lai viņš... Kaut kā kosmos līmenis. Bet mēs pātri no trikiem. Pātri, visu daram. Jā. Pātri. Es tos 6 rēģināju, ja gribēs tāds. Ir 14. novembris, mēs atrodamies Strēlnieku laukumā, kur ir uzbūvēts jau mūsu vēja tunelis, un ar tiešām lielu prieku mēs šeit esam, jo tas ir viens no vecrīgas epicentriem, ne tikai ikdienā, bet vēl par lielāku epicentru tas kļūs jau 18. novembrī, kad šeit tiešām cilvēki tūkstoši nāk šeit cauri un dosies tālāk uz Krastmalu, lai redzētu salūtu, bet ir palikusi vēl tikai viena diena līdz brīdim, kad sāksies mūsu šovs, tāpēc šobrīd mēs šeit esam sapulcējušies kopā ar visu iesaistīto personālu, ar lidotājiem, tehnisko personālu, skaņotājiem, gaismotājiem, lai jau tūlīt pēc pāris minūtēm mēs sāktu mēģinājumu mūsu lidošanas šovām Brīnumaina kosmiskā odiseja. 5, 4, 3, 2, 1. Zeme, visiem gatavība 1 minūte. Pastāstīsiet, kā jums patika lidošanas šovs? Ļoti patika, interesanti, kaut kas jauns. Bija ļoti skaisti, vienkārši pat negaidījām, kad būs tik skaisti. Ļoti patika, jā. Nekad nebijāt redzējuši? Nē, pirmo reizi, jā. Ļoti patika. Kā mazajam?
stāvēja ar atvērto muti, skatījās. Kamila, tev patika? Jā. Zacīši tur bija, vai ne? Jā. Jā. Oi, vai baigi patikās. Asociācijas bija, kā tas bija Latvijas pirmais mēģinājums tikt kosmosā. Ļoti aizraujoši. Uz tādām lietām, diemžēl, vienmēr interesantāk iesaistīties nekā skatīties. Tas jau vienīgais žēl. Var redzēt, kā viņi lido apkārt, uzreiz greizsirdību pārņem, kad vats tā nevar izdarīt. Kā tev patika? Labi. Bija kaut ko tādu jau redzējis iepriekš? Jā. Kaut kur Siguldā vai kur citur, vai televizorā? Nē. Kas tev patika visvairāk no tā visa? Kad ar karogu lidoja. Pirmo reizi redzējāt? Nē, bijām redzējuši, protams, kaut kur televizorā šo, bet tā klātienē pirmo reizi. Kāds sajūtas televīzija klātienē? Klātienē tas ir interesantāk. Tas ir patīkamāk un aizraujošāk. Kas vislabāk palika tās pilnāk atmiņā? Ka karogu pacēla. Tas bija tāds patriotiskās jūs raisīja vai protams, tas tā. Situācijā karogu? Nē, tas tā nestandarti, protams, tā kā kosmonauti noliek karodziņu, mēs šeit bijām, iekarojām. Jā? Kas tev patika? Karogs patika? Nē, kā lats. Kā lats patika? Kā lats, kā zaķi lats, ja? Augšā gaisā.